taisnība, bet lācis ir. Es pats viņu redzēju. Liels melns. Viņš taču nelīdīs sētā. Tāpēc jau es te esmu. Kāpēc tad pats neiekšā? Ai, apnicis man jau. Visi 3 bērni mūžam plēšas, kuram kārta mani ņem blakus. Nav mūsu mājās saticības. Tur tev taisnība. Varbūt uz svētkiem? Lai gan Andris ar Rītu sarunājuši lūgt kopīgu dāvanu, lai iespītētu Laurai, bet tā jau nu nepaliks parādā. Un kāpēc cilvēkiem mūždien jāstrīdas, vai nevar kā mēs? Kas mums cits atliek, ja ne labi sadzīvot? Ja vēl mēs sāktu plēsties, tad te ietu vispār kā pa zvēru dārzu. Mjau! Vau! Bērni, vai jūs neesat aizmirsuši, ka tūlīt svētki? Neesam gan! Bet es gan esmu. Jūs visu gadu esat labi uzvedušies, vai ne, tēvs? Jā, bet Īpaši es, vai ne? Jūs visi, tāpēc drīkstat izvēlēties dāvanu, kādu katrs vēlas. Mēs gribam šūpoles! Ziemā! Jā, tad mēs zināsim, ka mums ir šūpoles un ātrāk pienāks pavasaris. mums būs prieks gaidīt pavasari. Jums būs prieks mani nelaist pie šūpolēm, bet es gribu, lai vasara ir jau klāt. Es vēlos rudzu puķes. Rudzu puķes! Kur gan es lai rauju rudzu puķes? Man gribas rudzu puķes, no tām jums vismaz nebūs nekāda prieka. Bet kur gan es lai rauju rudzu puķes? Rozes, neļģes vēl var būt, bet rudzu puķes. Ja tu gribi rudzu puķes, tev nāksies likties ziemas miegā kā lācim, kuru tu it kā redzi. Nav tava darīšana. Jūs gribat šūpoles, bet es rudzu puķes. Bet kur gan Tu es? vienkārši negribi papūlēties tā gan. Mjau! Vau! Lūk, arī mēs nu drīz būsim mājās, bet sirds gan nav priecīga. Šūpoles dabījām labas, bet rudzu puķes, tu jau pats dzirdēji, kā pilsēta par mani smējās. Tagad Laura nebūs priecīga, un māte, kā sāks pārnest. Kā mani velns, nevar būt rudzu puķes. Kur aiztiek manas rudzu puķes? Tu gribi mirt? Nē, Tu esi rābis, manas rudzu puķes. Pēc nedēļas tev jādod man, vai nu sava dzīvība, vai meita. kas tu esi, velns vai lācis, man ir visa, es tevi nošaušu. Paspalāci paliksi. Tas bija sapnis, vai ne? Nē, tas nebija sapnis. Tūlīt svētki, bet tēvs kā atbraucis no pilsētas, nemaz vairs nav priecīgs. Nav gan, varbūt lācis viņu nobiedējis. Ko tu, muļķīt, saproti?
Jāpaklausās, ko viņi runā savā istabā. Noklausīties nav labi. Tad neklausies. Nu, stāsti taču, kas te īsti mūsu mājās notiek? Es teicu, ka noklausīties nav labi. Nevar būt. Es laikam iešu pastaigāties. Kur? Es zinu, kur viņš aizgāja. Kur tad? Tā mazā naftava darīšana. Varbūt tu arī iesi uz mežu? Tā mazā tiešām naftava darīšana. Nav mana. Kaķi, kaut arī noklausīties nav labi. Pasaki, varbūt tomēr drīkst. Mans Dievs! Jau! Vau, vau! Lāci, dzirdi mani, kur tu esi, Lāci? Man no tevis nav bail. Kur tu esi? Šeit es esmu! Oi, Ha, ha, ha! Tā tev tomēr nav bail! man nav bail. Un pareizi, jo tu man neesi vajadzīgs. Man pienākas tava māsa, kas gribēja manas rudzu puķes. Es tevi nošaušu. Pats par Lāci paliksi! Riebīgais Lāci, es neatdošu tev tēvu! Tu esi tā māsa, kas gribēja manas rudzu puķes! Es nē! Jā, es! Tad tu nāks man līdzi! Nē, es esmu tā, kas vēlējās rudzu puķes. Nu un tad? Tad būs labi, kā tevi sauc? Laura. Riebīgais Lāci, neaiztiec mūsu jaunāko māsiņu. Ņem mani! Rita, mīļā, paldies. Es pat līdz nāvei to neaizmirsīšu. Žēl, ka tas būs tik drīz. Lāci, ņem mani, būs vairāk gaļas. Kāda draudzīga ģimene, bet man lemta māsa, kas gribēja manas rudzu puķes. Nu, tad palieciet sveiki. Vēlreiz paldies jums. Iesim. Laura, paldies! Tu mani atbūri. Es neesmu Lācis. Mani nobūra, jo nepratu dzīvot saticīgi. Tu esi atbūrts. Man pašai būs savs brālis. Kā Ritai. Es vēl līdz galam neesmu atbūrts. Tikai pa pusei. Saule austur un atkal būs jākļūst par Lāci. Tad tu rīt vakarā varēsi ar mums svinēt svētkus. Es atnākšu. Paldies jums. Kas tas bija? Sapnis? Es nezinu. Tik jauki svētki mūsu mājās nav bijuši. Tas brīnums ar Lāci. Vai varēja paredzēt, ka viss tā beigsies? Un tagad mūsu mājās ir beigušies strīdi. Laurai tagad arī ir brālītis Lācis, bet atkal no rīta viņš aizies mežā. Paklau, ja nu mēs Lāčādu iemestu uguni, viņš vairs nevarētu pārvērsties par Lāci. Bet vai tā drīkst? Kāpēc manai meitai jādraudzējas ar Lāci, ja tā vietā var būt zēns? Virtuvē līdz vēl kuras? Vai būs labi nepasakot? Būs! Degu, 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 kur man āda? Nomierinies, tu tagad būsi zēns un dzīvosi pie mums. Nē, ja līdz rītam neatgūšu savu Lāčādu, man jāmirst. Ko? Jāmirst? Tiešām? Jā! Ko es esmu izdarījusi? Kad es biju jauns, es nošauju īstu Lāci. Ādai bija jābūt. Es atceros, es reiz uz tās gulēju. Tu Lāčādu aiznesi uz stirbu. Mēs bijām sastīti.
strīdējušies. Vajadzēja naudu. Tu lāčādu pārdevi. Man liekas, nepārdevu gan. Ko tu vari atcerēties, gan jau biji piedzēries? Nebiju vīs. Kā tad? Nē, ja būs strīdi, pat ādam viņš nepalīdzēs. Es teikšu atpūs tikai tad, ja nodzīvošu ģimenē, kurā nestrīdas. Vienalga, ādas nav. Ir gan. Nē, apklustam, visi meklēja. Es nu jau pirmais atradīšu. Šī taču ir svētku nakts, vai tiešām viss nebeigsies labi? Es biju bērniņos, ādas nav. Biju pagrabā, tur arī nav. Tūlīt būs rīts. Es jau jūtu, kā spēki zūd. Es biju klētī, ādas nav. Es pārmeklēju visu pieliekamo. Zem grīdas meklēju par velti. Es pārmeklēju darbnīcu, ratnīcu. Tur arī nav. Miau! Laikam jāsāk atvadīties. Paldies jums! Paldies, ka vēlējāt man tikai labu. Tūlīt uzausīs saule. Apglabājiet mani mežā, kur grudzu puķes. Nē! Paldies, Laura! Diemžēl jā. Nestrīdieties gan vairs. Iznāks kā man ar Dievu. Miau! Viņi nav augi palikuši. Miau! Vau! Vau! Es atcerējos, mēs taču to ādu ielikām suņu būdā, lai sunītim siltāk. Jā, es atceros. Paspējām! Tu vakarā atkal atnāksi? Tu vairs nevari parunāt, vai ne? Tagad mēs veselu gadu nestrīdēsimies, un tad tu būsi atbūts. Veselu gadu nestrīdēties, bet pēc tam... Ja cilvēki nestrīdēsies, varbūt mums vajadzēs sākt. Bet tā jau būs cita